Jā, skaista ir mūsu zeme, bet viņa prasa no mums darbu un cīņu, lai mēs tajā skaisti dzīvot varētu. Un visa ir viena nepārtraukta cīņa. Bez cīņas nav dzīvības, nav dzīvošanas. Kam drosme ir un godaprāts un skaidras sirds, kam tauta tuvāka par draugu stāv, tas nāk man līdzi, lai mūžam slavā, godā zeltu Latvija. Mēs izcīnījām un izkarojām valsti, neatkarīgu valsti. Tajos laikos atmodās cīnītājos un pašā tautā neapslāpējamas alkas pēc visu važu un visu svešo spaidu nokratīšanas. Iededzās griba, iededzās arī gatavība upurus nest nākotnes labā. Un tad, kad savienojās mūsu pašu alkas pēc brīvības ar gatavību upurus nest, šos mērķus mēs pat tiešām arī sasniedzām. Tomēr mums jāsaka, ka upuri, ko prasīja šīs cīņas, bija ļoti lieli. Mēs visi varam apvienoties vienā sajūtā, un šī sajūta ir pateicība mūsu karavīriem. Viņi devās cīņā ar pašaizliedzību, ticības un pārliecības spēcināti, ka cīnās par taisnu un svētu lietu. Ienaidnieka pusē bija algāģi, kas cīnās par savu dienas algu un ko viņi var salaupīt. Mūsu pusē bija tēvu zemes mīlestība, cenšanās ziedot visu, pat savu dzīvību par savas tēvijas gaišāku un labāku nākotni. Man kā zemniekam ir nepieciešama ticība un paļāvība pašam uz sevi, uz saviem spēkiem. Es esmu viens laukā un darbā, un prasību un jautājumu, ar kuriem man jātiek galā, ir tūkstoši, un katrs nākošais sarežģītāks par iepriekšējo. Man vajag just, ka es spēju to izdarīt, jo citādi esmu zudis cilvēks. Ja reiz lēmums taisīts, lai viņš tad ir galīgs. Nesāc tūlīt visu prātošanu atkal no gala. Nesāc lēmumu atkal grozīt. Ja pēc rūpīgas un vispusīgas pārlikšanas viens ceļš ir atzīts par labāko, nekavējoties ķeries pie darba. Tie cilvēki, kuri iztaisa pa kļūdai, ir tie, kas vada pasauli. Bezkļūdainie strādā priekš viņiem, izpilda uz mata viņu pavēles un saskaita bez kļūdām ciparu grēdas. Nemaz nav iespējams ik katru reizi un visur rīkoties pilnīgi pareizi. Katrai lielai un nopietnai patiesībai ir sava pretējā puse, kura arī ir patiesa. Tas, kas nekad nav kļūdījies, nekā nav arī izdarījis, nekā nav sasniedzis. Dzīves ziņa, tie ir pamatuzskati dzīvē. Vai nu tos jūt sirdī, vai aptver ar prātu, vai arī tas ir tikai dvēseles skubinājums. Tas viss ir kopā dzīves ziņa, ceļa rādītājs katram cilvēkam dzīvē, lai viņš zina izšķirt labu no ļauna, lai viņš zina pateikt, kas ir vajadzīgs, kas ir darāms un kas ir atstājams. Ar stipru ticību un paļāvību būs darbi dižani. Šaubas un mazdūšība nenomāks nevienu. Mums nav jāstāv citu ēnā un aiz citu muguras. Es esmu aicinājis un saucis latviešiem teicis: celieties, lieciet muguras taisni, jo mēs esam pelnījuši to, ka mēs drīkstam staigāt atliektām mugurām. Nav tiesa,
ka mēs būtu tauta, kurai nav nekā, uz ko atpakaļ skatīties. Mums ir gari laika sprīži, kur ir pilni varonības un lielu darbu. Mūsos vajag būt svētam, tīram, pašlepnumam. Mēs neesam tie, kas grib citus apspiest, bet mēs arī neļausimies no citiem apspiesties. Šaubas, kas patiesībā ir tikai cits vārds, ar ko apzīmēt tūlību un vilcināšanos, ir viens no visļaunākajiem ienaidniekiem, kas stājas cilvēkam ceļā. Tas izsūc mūsu spēku, un beigas ir, ja mēs sākam padoties un novirzīties no reiz uzsāktā ceļa. Tas vīrs, kas dižos darbus veids, tas neklausās uz baiļu, šaubu un mazdūšības čukstējumiem. Tas vīrs zina apsvērt, izlemt, iet un darīt. Zemnieku mājas ir tautas dzīvības spēka avots, tautas uzturēšanas un pastāvēšanas ķīla un drošība. Zemnieku mājas ir tautas seno tikumu un kultūras lolotājas un glabātājas. Ja ir dzīva latviešu tauta, ja mums ir nacionāla apziņa un nacionālisms, tad zemnieku sētām un mājām šeit ir vislielākie nopelni. Īdzība ir ārstējama kaite. Pamēģini to izdarīt ar smiekliem. Pasmējies pats par sevi. Citi to jau tik un tā dara. Neviens mēs neesam tik svarīgi, kā mēs paši to iedomājamies. Mēs dažreiz izturāmies tā, it kā mēs visu pasauli uz saviem pleciem turētu. Nav iemesla. Arī bez mums pasaule griezīsies ap savu asi vēl labu laiciņu. Mūsu pretinieki saka mums taisnību acīs, kamēr mūsu draugi mums glaimo. Mūsu pretinieku kodīgās piezīmes un asā kritika ir spoguļi, kuros mēs varam redzēt sevi tādus, kādi mēs patiesībā esam. Šie nelaipnie dūrieni un grūdieni ir tikpat kā pieši, kuri mūs skuvina veikt mūsu darbu ar labākiem panākumiem un mūs pašus modina uz lielāku cildenību mūsu dzīvē. Vīri, kuri ir no īstas vielas, katru reizi atradīs savu ceļu un tiks uz priekšu, neskatoties uz visiem naidīgiem un pretīgiem apstākļiem. Neviens nevar viņus atpakaļ atturēt. Liekas, it kā katrs kavēklis tikai paceltu viņa izveicību uz priekšu tikšanā. Vislielākie vīri allaž būs tie, kuri savā dzīves darbā sākuši strādāt no pašas apakšas. Nelaime sarūktina ģeķus un piespiež gļēvuļus pie zemes, bet prātīgo un čaklo pamudina parādīt visas viņa spējas, piespiež piekāpīgo un lēnprātīgo arī savu izveicību izmēģināt. Bagāto piepilda ar bailēm un laisko māca strādāt. Tikpat kā vētra uz jūras kuģniecībā, tāpat arī dzīves negaisi kaut kurā no mums atdzīvina mūsu spējas, ierosina mūsu apķērību, gudrību, izmanību un varonību. Noskaņojums, ar kādu cilvēku stājas pie saviem uzdevumiem, atstāja vislielāko iespaidu uz viņa darba krietnumu un darba iznākumu. Atstāja arī vislielāko iespaidu uz viņa raksturu. Tas, ko cilvēks dara,
to par daļu no viņa paša. Ja arī apstākļi tevi spiestu strādāt un darīt kaut ko nepatīkamu, piespied sevi atrast arī šādā darbā kaut ko pievilcīgu un valdzinošu. Kāda apbrīnojama ceļa zvaigzne ir teikusi: tikai viss labākais, lai man ir labs diezgan. Kā pasaule drīz izskatītos citāda, ja ik viens no mums mēģinātu saskaņā ar šo teikumu dzīvot un strādāt, ja ik viens tikai sev teiktu, lai es ko daru, bet tikai vislabāko, lai es ko uzsāktu, beigt tikai ar panākumiem. Padarīsim šo teikumu par savējo. Ir prieks noskatīties uz katru, kas drošsirdīgs un bezbailīgs, kas pilns uzņēmības un pašpaļāvības. Cik augsti sevi vērtējam mēs paši, tik augsti vērtē mūs arī visa pasaule. Kas tic pats sev, tam tic arī visa pasaule. Cilvēki vārdu vadonis saprot tā, ka vadonis uzklausa visu to, ko viņam teica viņa padomdevēji, un kad viņš visu to uzklausīs, tad viņš izlemj. Un viņa lēmumi saistoši tad visiem, arī tiem, kuri domā, ka viņu padoms nav ievērots. Jo sargs un vadonis atbild vispirms un vispirmā kārtā. Ja nu reiz lēmums ir, tad jāizbeidzas tālākai pretrunai, pretim runāšanai un pretim darīšanai. Mēs varam būt patrioti visi un būsim visi, ja pretošanās ne no vienas puses nav nākusi, tad tas nozīmē, ka visi vēlas būt patrioti. Patriots un palīgs jaunajai Latvijai būs ik katrs, vai zemkopis, vai strādnieks, vai arī amatnieks vai skolotie ļaudis. Tie visi varēs palīdzēt un par mūsu brīvību un tautas godu stāvēt. Latvija ar katru dienu kļūs daļāka un varenāka. Es likšu vēl klāt. Mūsu Latvija kļūs arī latviskāka, nacionālāka, jo daļāka, jo latviskāka, jo nacionālāka mūsu Latvija kļūs, jo mīļāka, svētāka, dārgāka un tai pašā laikā mūžīgāka tā būs. Mūsu valsts un mūsu spēka avots, stipruma pamats, nākotnes ķīla ir mūsu lauki, mūsu lauksaimniecība, mūsu zeme, mūsu zemnieks. Viens likums visiem, vienas tiesības visiem un viena taisnība visiem. Es savu daļu tomēr darīšu. Es centīšos un gādāšu, lai šī ideja iekaro tik daudz siržu, lai tā iespiežas tik daudz galvās, lai tik daudz roku satver degošu lāpu, ka šī cīņa nebeigsies arī tad, ja manis vairs nebūs. Mūsu cenšanās ir, lai pēc iespējas maz būtu valstī iedzīvotāju, kas vēl aizvien stāv uz zemā dzīves līmeņa. Lai būtu maz cilvēku, kuriem patstāvība, neatkarība, kā mūsu visu iegūmus, viņiem tomēr saimnieciski un garīgi neko daudz nebūtu sniegusi. Ja mēs priecājamies par patstāvību un neatkarību, tad mūsu vēlēšanās ir, lai varētu pēc iespējas liels skaits mums no sirds līdzi priecāties. Mēs, kā jau es to daudzreiz esmu teicis, aicinām visus mūsu 2 miljonus kopējā darbā bez jebkādiem izņēmumiem. Jūs labi zināt, ka ar šo izteicienu es gribu zinām darīt to, ka mēs nedomājam, ka latviskā Latvijā
varēs dzīvot un strādāt tikai latvieši. Latvija ir latviska, tāda viņa būs un paliks latviska, bet tādēļ Latvijā var dzīvot arī citi. Mēs aicinām visus strādāt kopīgā darbā. Mūsu sarkan-balts sarkanās krāsas. Ko saka viņas tam, kas savu tēviju karsti mīļo? Tā baltā stāv par patiesību un taisnību un brīvo pilsoņu godu un godīgumu. Bet sarkanā atgādina mums tās asinis, kuras lijušas un kur sarkanais ar balto salējas, tur stāv rakstīta mūžīga uzticība. Uzticība līdz kapam un aiz viņa. Vienīgi Latvijai, mūsu Latvijai. Vai tad man bija tiesības riskēt ar mūsu kareivju un virsnieku dzīvībām? Ja mums būtu bijis kaut 1%, ka mēs varētu uzvarēt savu pretinieku, mēs būtu cīnījušies. Un palīdzību šajā momentā mēs arī ne no viena gaidīt nevaram. Vecas valstis, dažkārt lielākas un stiprākas par mums, nevar pasargāt savu neatkarību un iet bojā. Ko tad varam darīt mēs, mazā Latvija? Tas ir vēstures gājiens.